Ministru prezidents Valdis Dombrovskis un satiksmes ministrs Andrijs Matīs 7. novembrī atklāja jaunizbūvēta autoceļa E22 Tīnūži – Koknese posmu. Ceļa posma būvētājs bija Sijā Binders, viens no pieredzējušākajiem ceļabūves uzņēmumiem Latvijā. Objekts, protams, bija sarežģīts un zināmā mērā tas arī bija tāds izaicinājums mums, jo atšķirībā no Saulkrasta apvedes ceļš, šeit bija daudz vairāk transporta būvi, šeit bija daudz vairāk citus inženieru būvis. Šeit ir 6 transporta mēzgli un dažādi tuneļi, kas ir gan pievadu ceļiem, gan, dzīvnieki, lai varētu pārvietoties no vienas malas uz otru. Kopumā izbūvēti un rekonstruēti 60 km autoceļa, izveidoti 10 divlīmeņu satiksmes mēzgli, izbūvēti un rekonstruēti tilti un blakus ceļi. Uzņēmuma Binders pieredze ceļabūvē ir garants kvalitatīvi veiktam darbam. Uzņēmuma Binders ietvaros funkcionē ceļa būvmateriālu testēšanas laboratorija, kas nodrošina uzņēmumam iespēju izvēlēties atbilstošāko segumu, lai sasniegtu labāko rezultātu. Šāda veida testēšanas iespējas ir tikai dažiem ceļu būvniekiem Latvijā. Modernās tehnoloģijas savienojumā ar izciliem speciālistiem ļauj uzņēmumam būt par spēcīgāko ceļu būvs kompāniju Latvijā. Turklāt šogad uzņēmums atzīmē savu 20. gada dienu. Mēs šobrīd pilnīgi ar pārliecību varam teikt, ka mēs šobrīd esam lielākā un spēcīgākā ceļu būvs kompānija Latvijā. Mēs šobrīd varam teikt, ka mēs esam arī uzņēmušies šo sabiedrisko lomu ceļu problēmu risināšanā. Uzņēmuma panākumu garants slēpjas tā neizsīkstošajā izaugsmē, jo šobrīd uzņēmumu var dēvēt par multifunkcionālu. Līdzās ceļu būvēju uzņēmums izbūvē arī dzelzceļa ceļus un veids darbus, kas saistās ar inženieru tīklu izbūvi. 7. novembrī uzņēmums Binders parakstīja arī līgumu, kas paredz ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu paplašināšanu Katlakalnā. Šodien parakstu Rīgas domē līgumu par ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanu Katlakalnā. Mēs jau vairākus gadus ļoti nopietni attīstām arī novirzienu, kas saistās ar inženieru tīklu izbūvi, un esam ieguvuši pietiekošu kvalifikāciju, un arī mums ir ļoti spēcīgi speciālisti, kas var realizēt tāda veida projektu.